Pateicoties Valtam Zvaigznim, es uzaicināts te autošosejas trasē Pērnavā nobraukt 4 stundu pasākumu ar viņu tikko jaunas būvēto BMW dīzeļa aparātu. Tas ir interesanti, jo tas ir izturība, jo tas ir ļoti daudz komandas darba, tur ir taktikas un vispārējais. Un skaņas labas ir. Tad tā kā tās ir 4 stundu sacensības mums te Pērnavā, tad varbūt, ka ne tas svarīgākais ir ļoti viens ātrs aplis, bet gan noturēt sevi emocionāli stipru visu 4 stundu garumā, neatlaist un tos aplis braukt pēc iespējas vienādākiem laikiem. Ideja radās nepilnīgi 2 gadus atpakaļ, jo bijām jau sen pamēģinājuši pabraukt ar golfiņu izturības sacensībās, un tad radās doma, ka vajadzētu uzbūvēt kaut ko savu. Gadu laikā Normons Šubets mašīnu uzbūvēs ļoti labi. Paldies viņam, un tad mēs esam šobrīd esam uz pirmajām sacensībām šeit Pērnavas trasē. Emocijas, adrenalīns, viss jau ir tas pats. Ir mandrāži pirms starta, ir straujāki sirdpuksi trasē, gāzēšana, bremzēšana, stūrēšana, tā kā tikai par un tikai tāpēc esmu te. Pēc treniņiem, pēc kvalifikācijas varbūt neesam tie paši ātrākie, bet tā jauda un tas vispārējais nav pats svarīgākais šajās izturības sacensībās. Jo svarīgākā ir tehnika, stratēģija, viss kopā, kas veido to rezultātu. Jo jānobrauc līdz finišam, ir jānobrauc visu sacensību. Un tā ir tehnika, tie ir braucēji. Jebkas var saplīst, jebkas var notikties. Ar jebko. Protams, mēs nebraucam te, lai piedalītos vai kā lai saka, get fun, bet protams, lai cīnītos ar ātrākajiem braucējiem klasē un par iespējams par to uzvaru arī visu 4 stundu ieskaitēt. Tā kā pagaidām Valts ir nedaudz ātrāks, bet es centīšos to labot visās tajās abās stundās, kas man būs dotas braukt. Un redzēsim. Par apli laikiem ir nedaudz tā, ka pēc treniņiem, pēc kvalifikācijas es ātrāks par Ēni. Tas tā kā būtu ok, bet kopskatā uz citiem mēs šobrīd esam 8 no 20 braucējiem. Viss pilnīgi ir jauns man, gan mašīna, gan komandas biedrs, gan pati komanda, gan trase te Pērnavā pirmo reizi dzīvē izbraucu piekdien. Un nezinu, kā būs, nevaru jums neko apsolīt. Tieši pēc stundas sākas mūsu uznāciens, smaids ir uz lūpām un dosimies trasē. Starts jau patika, ka visi barā vēl ar līdzīgiem ātrumiem, kamēr pārējie nav ieskrējušies, mēģināja uzreiz tos pirmajos apļos tā ātrāk, kaut kādas dažas aptīšanas un kāds arī aizmugurē bija ātrāks, kur negribējās laist garām, bet tad jau, kad 3 apļus mēģina un netiek, tad jau jāpalaiž likāk. Es jau tajos spoguļos redzēju, ka laikam viņi tieši aizmugurē nokļūdījās, un tas nozīmē, ka varbūt viņiem sanāca pašstot vairāk nekā man. Beigās palaidu viņus, un, protams, viņi uzreiz aizbrauc. Nav jau māksla visu laiku nosakties, bet protams, emocijas tas iedod kārtīgi. Grūti jau ir, ja līkums es varu izbraukt stipri ātrāk, bet taisnītēs atkal tās mašīnas atraujās. Tā kā ļoti jāpakārto ir visas tās trajektorijas un beigās sanāk izturēt. Kaut gan stūris pastiprinātājs vienā brīdī paliks stipri smagāks, to labu roku drusku jūt, bet vēl varētu braukt un braukt. Dienās jau arī bija nelielas problēmas stūžu pastiprinātāju, bet šiguļiem tā kā arī brauc bez stūžu pastiprinātāju. Tā kā spēks mums ir, pastūrēt varam, nav nekāda problēma. Jā, varbūt tās tas izsaka kaut kādu sekundu uz apli, bet laiks vēl ir to braukt. Tā kā patrenēsies reiz, patrenēsies rallī krosā un rožu, tā kā būs labi. Trasa teikt pašā tālākajā galā. Kaut kā gribējās savādāk pamēģināt likt, tad saslīdēja, bet nokustējās un ir labi, brauc tālāk. Stundas laikā kaut kāds normāls cīņas, kāds 3 tika. Mēs tur bariņos var pamainīt, ar tā noķert vērā un apķert aizbraukt. Braucot safety kāram, visas mašīnas brauc ļoti lēnām aiz viņa. Un tajā laikā, lai mēs nezaudētu tik daudz laika, kad visi brauc pilnā jaudā, tad iebraucām, ielējām un paspēju arī izbraukt safety mašīnas tā kā laikā.
atkrita nedaudz, bet pēc tam toreiz bija jāiespringst tā, lai visus noķertu. Es domāju, ka tagad mēs varam braukt līdz pašam finišam, tāpat laikā citiem varbūt būs jālaiž tā degviela un jāmaina braucēji. Valtam ir viss, lai viņš varētu braukt ātri. Baigi labi, priecīgi komanda, atbalstītāji, slapi mugura, aizbrīdis, fantastiska sacensība, fantastiskā noskaņojumā un arī esam absolūti otrajā klasē. Tā kā es domāju, ka priekš pirmās gongas rezultāts ir ļoti labs. Uz rezultātu baigi tā nestījāmies, jo tomēr laiks priekšā, stundas, mašīnas, karstums, tehnika, viss kopā un nevar vienā brīdī paļauties vai priecāties par to, ka jā, tagad mēs esam otrie. Jā, tā pa acu galviņā pastījās, bet vienkārši pēc fakta visi forši braucam un tā turpinām. Pēdējās minūtes, protams, ir baigi pa sirdi, tāpēc, ka pasties pulksteni, ir vēl palikuši 10 minūtes un zinu, ka ir vēl pāris apļūdi. Saudzējot visu tehniku tā tālāk, mierīgā tempā, nepārforcējot līdz finišam.